Jā, es tad, kad pirmo reizi ienācu Alfā, patiesībā tur mazliet garāks stāsts, bet kādas 2 nedēļas pirms Alfas es vispār biju tikko nācis pie ticības. Es biju, labi, es neiebraukšu detaļās, bet es biju bedrē, un Dievs mani izvilka no šīs bedres. Un 2 nedēļas vēlāk, tur gan ir arī notikumi starpā, bet 2 nedēļas vēlāk es uzzināju par Ģertrūdes draudzi, kā tādu, no cita mācītāja. Jo es vienkārši meklēju draudzi tajā laikā, un man ieteica Rīgā Ģertrūde tieši. Un es atceros, es tajā laikā vēl studēju, kājās dzīvoju, ieguglēju, paskatos, kad mācītājiem pieņemšanas laiki. Un es tagad neatceros, kad viņi ir, bet tas nav tik svarīgi. Katrā ziņā pienāca tas laiks, un es gribēju aiziet vienkārši aprunāties ar mācītāju un teikt, ka es meklēju draudzi. Un tā arī bija, pienāca tā diena. Un es tagad aizbraucu uz Ģertrūdi, ieeju pa galvenajām durvīm, pieeju, tad laikam dežuranti stāvēja. Es saku, kur var mācītāju atrast, zinu, ka pieņemšanas laika ir. Es saku, tur aizmugurā aiz altāra, tur tā ieeja. Tāds, ok, izsoļoju cauri visai baznīcai, aizeju aiz atveru tās durvis un pretī tieši pie ieeja otrā pusē durvīm stāv mācītājs Rinalds. Un es uz viņu paskatu, mēs saskatāmies, un es viņam saku, labdien, es meklēju draudzi. Un viņš paskatās uz mani, blakus Oskars bija, viņš paskatās uz mani, viņš paskatās uz Oskaru, viņš meklēja draudzi. Un Oskars paskatās uz mani, viņš tāds, lai uz Alfa kursu aiziet. Un es jau to pēc tam, Oskars saka, ka viņš aiziet uz Alfa kursu, un es to pēc tam tikai uzzināju, bet izrādās Alfa kurs tajā laikā bija, tieši tā sezona bija jau stipri pāri pusē. Man šķiet nedēļas nogale jau bija notikusi, bet paldies Dievam man atļāva pievienoties, un tagad pienāk tā otra diena. Es tagad nāku apņēmības pilns uz to pirmo lekciju. Es atceros, es ienāku iekšā, pilns ar cilvēkiem vienkārši. Es neko nezināju, neko nesapratu, vienkārši sēžu visi kaut ko, nezinu, skan mūzika. Pie manis uzreiz mācītājs Oskars pienāk, un viņš saka, mēs tevi jau ielikām grupiņā, kur tu tur neej uz turieni. Es aizēju uz grupiņu, sapazīstinājos ar cilvēkiem, kuri man starp citu vēl pat līdz pat šodienā ir draugi. Un tā lekcija bija tieši, tajā dienā tā bija lekcija par dziedināšanu tieši. Un tajā brīdī es to neapzinājos, bet man ļoti vajadzēja to lekciju, es teiktu. Un lekcija beidzās, un tajā reizē arī pirmo reizi kursa ietvaros notika arī aizlūgšanas. Un tā arī bija mācītājs, vai es neatceros, kas toreiz runāja, bet saka, tagad slavēsim un celsimies kājās, slavēsim un būs arī aizlūgšanas. Un es atceros, pēkšņi visi no grupiņas izklīst. Es stāvu tur tāds, viens vispār neko nesaprota, kas notiek, jo es nebija nejausmas, kā tas viss strādā. Un stāvu. Un skan mūzika, es tāds forši, viss vienkārši brīnišķīgi. Un pie sevis domāju, iet vai neiet uz to aizlūgšanu. Un es domāju, zinu ko, es jau tomēr daudz izdarīju, ka atnācu šeit, pastāvēšu vienkārši. Un kamēr es to domāju, pie manis jau pienāk viens cilvēks un saka, sveiks brāli, varu par tevi aizlūgt. Un es tāds, labi. Un es tajā dienā pirmo reizi dzīvē saņēmu aizlūgšanu, un tā bija ļoti īsa aizlūgšana, bet viņas rezultātā es teiktu, es momentāli zināju, ka esmu īstajā vietā. Kopš tā par mani aizlūdza,
Un tajā brīdī vienkārši, nezinu, es zināju, šīs ir manas garīgās mājas. Un, jā, tā arī es esmu Ģertrūdā jau kopš tā laika. Un atbildot uz jautājumu, ko man nozīmē alfa kurs. Alfa kurs kā tāds, man šeit tā vienkārši, nezinu, milzīga iespēja sastapties ar Dievu. Paldies Tev, mīļais Kungs Kristu, paldies Tev, debes Tēti, paldies Svētais Gars par to, ka Tu mums katram, kas meklē, kas lūdz, kas klaudzina, Tu ļauj atrast Tevi, Tu ļauj saņemt atbildes, Kungs, Tu ļauj ieiet pa durvīm, kuras esi Tu, Jēzu. Paldies Tev par draudzi, par Tavu draudzi, kur Tu sagatavo kā šķīstu un pilnīgu līgavu, bez traipa un krumpas. Pie mums katra, kas tajā ieejam, darbojoties un pārveidojot mūs un veidojot mūs Tavā līdzībā, Kungs. Paldies par Tavu pacietību, ka Tu to nerimstoši dari, Kungs. Un paldies par katru vietu mūsu zemē Latvijā, Kungs, un arī visur citur pasaulē, Kungs, kur Tavs vārds tiek sludināts, nesagrozīts un patiesis, Kungs, kur cilvēki var piedzīvot sadraudzību un tās draudzes svētības, ko Tu tajā mums dāvini caur cilvēkiem, caur kalpošanām, caur Taviem sakramentiem, caur to, kā mēs saņemam Tevi, Kungs, kad Tu nāc un mums kalpo draudzes vidū. Paldies Tev, Kungs, arī par iespēju sludināt, par to, ka Tu to mums esi uzticējis. Un tur ir gan Tavs aicinājums un noslēpums, ka daudz ir aicināto, bet maz izredzēto, bet tepat laikā arī tur ir šī lielā dāvana, ka Tu mums katram dod savus sūtīšanas vārdus un izsūti mūs pa 2 un pa 3, ka mēs varam un esam aicināti iet pasaulē un sludināt un nest Tavu vārdu. Paldies Tev, Tavs, arī par drosmi, kuru Tu dāvini katram, kas Tevi meklēdams spēr savu kāju, Kungs, nepazīstamās vietās un dodās meklēt, kur var sastapt Tevi, kur var dzirdēt par Tevi, Kungs, un kur Tavs vārds tiek sludināts. Un tāpat, Tēvs, arī paldies par aizlūgšanas dāvanu, ko mēs varam saņemt draudzes vidū no brāļiem, no māsām, Kungs, no draudzes ganiem. Un ka Tu tiešām runā caur Tavu vārdu, caur Tavu tuvošanos, kalpošanu un arī caur aizlūgšanu, kurā mēs varam gan pienest Tev savas vajadzības, Kungs, gan uzticēt Tev savas fiziskās, arī dvēseles ciešanas, Kungs. Un saņemt, ka Tu pats nāc arī caur brāļiem un māsām, uzliec mums rokas, runā uz mūsu sirdi, ļauj mums piedzīvot, ka Tev patiešām rūp, ka Tu esi izdarījis visu pie krusta, paņems mūsu sāpes, skumjas, Kungs, rūpes un raizes un piepildījis patiešām visu, lai mēs varētu dzīvot, Kungs, dzīvi, kuru mēs varam uzticēt Tev. Paldies par Tavu svētību, Kungs Kristu. Paldies par to, kā Tu mūs svētī katru vienu savu draudzi. Nāc un turpini savu darbu, ko Tu esi iesācis un ko Tu īstajā laikā arī pabeigsi. Ka Tava draudze, Tava līgava patiesi tiek sagatavota Tavai atnākšanai kā ķēniņam, kā līgavainim. Mēs uz Tevi gaidām, Kungs Kristu, metanoja. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tas prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.